Baltvāciešus, jeb Livonijas, Baltijas vāciešus, un kā mums viņus ir izdevies saprast, iepazīt agrāk, un kā mēs uz viņiem raugāmies šodien. Jo atnesot tikai kādu nelielu daļu no grāmatām, kas ir šeit, es pateikšu, ka pat arī manās zinātnes aprindās vēl šobrīd dienu 21. gadsimtā klejo teiciens tie vēlna vācieši. Tad, kad es lasīju Latvijas Zemnieku Savienības vienu protokolu, kurš bija rakstīts pirms 2 gadiem. Latvijas Zemnieku Savienības partijas vadītājs Augusts Brigmanis salīdzināja, tie baroni, tie atkal nāks un mūsu zemi iekāros. Saprotiet, kā fobija gaisā skan kaut kur šie salīdzinājumi. Tie vēla vācieši, tie baroni, vēl kaut kādā veidā sliktais ienaidnieka tēls. Protams, sliktais ienaidnieka tēls ir aktuāls no 1918. gada, kad veidojās atbildes reakcija uz Pirmo pasaules karu, veidojās atbildes reakcija uz to, kāda izveidojās Pirmā Latvijas valsts 918. gadā un kur Latvijas valstī bija ņemt ražošanas līdzekļus. Jau uz to brīdi 90% Latvijas zemes neatrodās latviešu īpašumā. Jau uz to brīdi 90% Latvijas industrijas neatrodās Latvijas īpašumā. Bankas tieši tāpat, un beigās jādomā, kas tas tiešām ir par fenomenu, kurš kopš 12. gadsimta beigām un 13. gadsimta sākumu ienākdams pie mums ir spējis tā menedžēt šejienes teritoriju, šejienes zemi, šejienes cilvēkus, lai beigās paliktu līdz 20. gadsimta sākumam uzvarētājs. Tais pasaules karš, kur kādreizējie sabiedrotie, Hitlera Vācija un Staļina Krievija, kuri slēdza draudzības līgumus, kur mēs no vēstures zinām, ka Staļina Krievija daudzjādā ziņā sadarbojās ar hitlerisko Vāciju, gan pa slepenu policiju līniju, gan pa graudu piegādēm, gan pa dažādām citām pat militārām un citām informācijas apmaiņām, par kurām labprāt nerunā. Bet kara gaitā zaudētājs kļuva viens. Un tā kā divi nevar būt uzvarētāji, tad zaudētājs iegūst visu uzvarētāju kritiku pār sevi. Un varat iedomāties, kāda veidojas pēc Otrā pasaules kara atmosfēra, kad, protams, agresors ir bijis Vācija, mūsu pilsētas un visu zemi ir savandījis un sagriezis ar kājām gaisā, industrija izpostījis un cilvēkus izgaiņājis. Tas ir bijis agresors, tātad jaunais vācietis, un pēc Otrā pasaules kara nav cita jēdziena, cita termina, tie visi vācieši tātad ir slikti. 1949. gadā tiek atrasti, var teikt, kolaboracionisti Latvijas PSR teritorijā, arī arhitektu vidū, un tiek uzrakstīta negatīva kritika par vienu no Latvijas interesantākiem kultūras simboliem, par kara laikā nodegušo Melngalvi namu un tā drupām. Šajā kritikā ir tāds teikums: Rīgas socialistiskajā sejā nav vietas vācu suņu bruņinieku arhitektūrai un mantojumam. Vācu suņu bruņinieki tātad ir kārta, kuri ar Trešo reihu un, protams, visiem pirms tam esošajiem 7 gadu simteņiem ir paliekami zem vēstures āmura un izdeldējami cik vien iespējams. Un tad jau jājautā, kas ir tas komponents, kādēļ, vai kas ir tas, ko šeit meklē Eiropas turisms, šeit atrod kā atpazīstamu kvalitāti un atpazīstamu mantu šis Eiropas kultūra redzējušais, kas ir redzējis Reinas krastos pilis, kas ir redzējis pilis, kā teikt, Francijā un Vācijā, baroka, rokoko pilis, muižas Polijā vai magnātu aristokrātu pilis Zviedrijā, Itālijas villas. Viņš momentā jūt, ka vienīgais šeit, tas, kas atbilst starptautiskajam kultūras etalonam, tās ir šīs muižas, tās ir šīs pilis, kuru laiku mēs varam cietokšņu formātā
konstatēt no 13. gadsimta sākuma, bet kuru celtniecībā jaunākie paraugi ir atnākuši līdz 20. gadsimta sākumam, un tad pamazām pārveidojās par atpūtas, medību un izklaides un izprieks pilību. Visas Vācijas kultūras pieminekļu aizsardzības priekšniece Roze Marija Vilkena. Viņa teica, ko jūs uztraucaties par Baltijas muižām? Mums bijušajā Vācijas Demokrātiskās republikas teritorijā ir ap 1000 piļu un muižu, kurām nav saimnieka, nav apsaimniekošanas un kuras ir nolemtas iznīcībai. Bagātajā Vācijā. Un tad atliek domāt, kāpēc tas tā notiek. Un domājam par muižu. Vai tā ir tikai arhitektūra, ja muiža ir ekonomisks jēdziens. Muiža, kas Latvijā bija saistīta ar vairākiem tūkstošiem hektāru zemes, lauksaimniecības zemes, meža zemes, ūdeņu, ganību un pie tam piederošās infrastruktūras ar kūtīm, brūžiem, papīra dzirnavām un visām pārējām industriālajām būvēm, tā spēja tieši tāpatās kā mežs, kuru izzāģēja un pārdeva lietas kokus, spēja dot to naudu, pa kuru uzcelt kungu namu, izskolot vienas ģimenes atvases pilsētā vai augstskolā un, protams, pārvaldīt šo noteikto teritoriju. Bet tomēr ir jāatbild sev pilnīgi godīgi, ka šis 90% vai pat 85% Latvijas kultūras mantojums saistās ar eiropisko tradīciju, ar eiropisko sapratni par arhitektūru, mākslu, interjeru, dzīves kultūru, saistās ar šiem ienācējiem, kuri pavisam nebija mažoritāte Latvijas valstī. Atkal iemet mūsu apziņā vienu īpatnēju epizodi vāciešu un latviešu attiecībās. Johans Leberechts Egings, nav Jānis Bērziņš vai Kārlis Kociņš vai Kārkliņš. Johans Leberechts Egings, Lavīzes Brīviņas, Pievikas muižas kalpones dēls no Aleksandra von Knigges. Ja lasiet von Knigge, no otras puses iznāk Egings. Un tādējādi lūk baltvācu barona ārlaulības bērns ar 50% asiņu no latviešu zemnieces, pēc tam, kā teikt, latviešu zemniece atdot par sievu otram zemniekam, kam muižnieks piešķir vietu uz upītes, Dzirnavas. Un Dzirnavas katrā ziņā nodrošināja šim bērnam to, ka viņam nebūs jāmirst badā, un viņa patēvs nodrošināja to, ka Egings varēja mācīties Pēterburgas Mākslas akadēmijā. Un lūk, kā mēs sāksim skatīties uz šiem gadījumiem, kad Latvijas kultūrā neviens vien noteikti zināms vai vēl vairāk nezināmi bastardi veido Latvijas kultūru, Latvijas intelektuālo daļu. Latviešu literatūrā ļoti daudz gadījumu ir bijuši, kad mācītājs selekcionē no bērniem apdāvinātāko, mācītājs aizbilst muižniekam, ka šitas bērns ir vairāk vērts nekā lai staigātu govī pie astes. Un muižnieks saka, labi, sūti viņu draudzes skolā vai sūti viņu pēc tam pilsētas skolā. Un rodās Juris Māters, Kazdānas muižas, kā teikt, barona Mantēfeļa atbalstītais jaunlatvietis, publicists, avīžu izdevējs, grāmatu izdevējs un vienlaicīgi pirmā romāna autors, līdzīgi kā Mērnieka laika autori brāļi Kaudzīši. Un tādējādi arī šeit mums radās diskusija jau 80. gados, ar kuru brīdi sākt latviešu mākslas vēsturi, vai ar to, kad mums ir viens puslatvietis un pusvācietis, ja labāk varbūt nejaukt šajā ģenētikā iekšā šīs bastardu attiecības un sākt, kā jau tas ir 20. gadsimta mākslas vēsturē iegājies, ka mums latviešu māksla tas ir Roze, tas ir Valters, tas ir Feders, tas ir Purvīts, un tā ir paudze, kas iet uz augšu no viņiem, bet ir tikai viena nelaime. 20. gadsimtā mākslas vēstures rakstīja, protams, latvieši. Un rakstīja tās mākslas vēstures grāmatas pēc 918. gada, kad latviešos bija pilns, kā teikt, savu veidu revanša domas. Mēs atriepsimies tiem saviem 700 gadu paverdzinātājiem. Un šī revanša doma savā veidā un savas, kā teikt, identitātes izcēlums noveda pie nelīdzsvarota un neobjektīva vēstures un kultūras vēstures situācijas izvērtējuma. Un gan tā ir Dombrovska mākslas vēsture, gan Vilhelma Purvīša mākslas vēsture, kurā 99% uzmanības ir veltīts latviešiem.
ieraugot, ka 3 latvieši aizpilda visu Latvijas mākslas panorāmu, bet šiem 3 latviešiem blakām stāv 100 vācu mākslinieki, un tie paliek nepamanīti. Un ja mēs šodien līdzsvarotā veidā skatāmies vienā laika nogriezienī no 1850. Līdz 1900. gadam Baltijā strādājušos tēlniekus, gleznotājus, proporcija nebūs latvietībai par labu. 20. gadsimtā līdz 1939. gadam apmēram šī proporcija izlīdzinājās, bet tikai tam par iemeslu bija tas, ka bija izveidota Latvijas Mākslas akadēmija kā pirmā profesionālā kadru kalve, kas modernā līmenī mācīja 20. gadsimta mākslu. Bet tad atkal mēs varam teikt, ka latviešu profesionālās mākslas sākotne, ja vien šis mākslinieks nav bijis saistīts ar kādu protežētu iespēju mācīties viņiem Pēterburgā, vai Dresdenē, vai Diseldorfā, tomēr palika savas kārtas ierobežotībā. Būtībā šeit talantīgs rakstnieks, gandrīz kā Tomass Manns, spēja palūkoties uz Baltijas vēsturi, gadsimtu, likteņu, cilvēcisko traģēdiju un nācijas likteņu griezienā. Uzskatot, ka šai baltvācietībai arī šajā Livonijas telpā ir sava nācijas sajūta, sava tēvzemes sajūta, ir savi zaudējumi un ir savi ieguvumi. Tikai viena interesanta epizode, kura arī man patiesībā sakot kā tāds dokuments liek ar neviendabīgām vai domām palūkoties uz to, kāds īsti ir mūsu latviešu gars bijis un tikums tai pašā 1905. gadā. Revolūcija turpinās. Signāls, ka vispārējā sacelšanās uz laukiem ir sākusies, ir abu brāļu von Aderkasa šausmīgā nogalināšana Cesvaines pilī. Sakropļotie līķi guļ nedēļām ilgi, līdz mežsargs tos aprok. Tam seko viena slepkavība pēc otras. Taurupes muižas kungu aizmuguriski nošauj. Līķi novieto kungu mājā, aplēj ar petrolēju un sadedzina līdzi ar visu māju. Dakteri Kāterfeldu nošauj ar revolveri pie viņa paralizētās sievas gultas. Aprīķa šefa palīgu Henningu nogalina kopā ar 2 dragūniem, no tiem vienu sadedzina dzīvu. Nedomāju, ka vācieši to būtu darījuši, bet 1905. gadā bija arī šāds epizodes, un tās ir, protams, bijuši diezgan skarbas. Lai jums iezīmētu to pamatu, kādēļ mums ir jēdziens baltvācieši, un kāpēc mēs mūsdienās dzirdam jēdzienu vācbaltieši, kā viņus atšķirt un kas tas ir, vai tie ir 2 dažādi tipi, vai tas ir viens un tas pats. Tie, kas dzīvoja Baltijā, un identificēja sevi ar Baltiju kā dzimteni, kā savu dzīves un saimniecības vietu, tie bija Baltijas vācieši. Tā viņi sevi pilnīgi pamatoti sauca līdz 2. pasaules karam. Saīsināti baltvācieši. Tam nav nekāds sakars ar baltiem vai baltisko izcelsmi. Tāpēc varbūt viņi dažkārt lietotu pat šodien baltijiešu apzīmējumu, ja latviešu valodā būtu tāds termins. Pēc 2. pasaules kara, arī politisku apstākļu dēļ, varbūt konjunktūras dēļ, varbūt arī kādu psiholoģisku motīvu dēļ, bet diezgan pamatoti juridiski, viņi sevi uzskata un pozicionē kā Vācijas baltiešus. Tātad vācbaltieši. Un ar šo statusu viņi jūtas tieši tā, kādi viņi arī bija. Bēgļi no Baltijas. Bēgļi no Baltijas Vācijā. Tātad Vācijas baltieši. Un tad ar šo te bēgļu statusu uz viņiem attiecās sarkanā krusta likumi, uz viņiem attiecās vēl dažādu karā cietušo personu kompensācijas un varbūt iespējamās palīdzības, kas ļāva viņiem šajā teritorijā, kur nebija viņu nec dzīvokļi, nec muižas, nec senču kapi, nec kaut kādas citas infrastruktūras institūcijas, viņi varēja Vācijā iespējami labi iesakņoties. Un tas droši vien, ka līdz šai dienai arī ir svarīgi, lai mēs šķirtu pirms tam un pēc tam. Baltijas vācieši bijuši brīnišķīgi Brückenbauer, tātad tiltu būvētāji, un
šeit dažādu kultūras strāvojumu iepludinātāji. Tas nav nekas oriģināls. Kokneses pilsdrupas, kuras mēs šodien tādas varbūt atceramies tikai tie, kuri kā bērni bija aizvesti līdz 1964. Gada vasarai, tas Daugavas Senlejā, lai paskatītos pēdējo reizi pirms Senlejas uzpludināšanas, kā izskatās no ceļa majestātiskais skats kalna galā ar Kokneses pilsdrupām. Jā, te var teikt savu triumfu vai savu, kā teikt, vēstures misiju svin Zobenbrāļu ordenis, kurš sākumā nāca līdzi bīskapam Albertam, pēc tam Vācu ordenis, kura mītnes tiek taisīts tieši tāpat kā ikvienā Reinas vai kādas citas Vācijas upes krastā, uz augsta krasta, uz stabila pamata, lai pēc iespējas vairāk ģeogrāfiskā un teritoriālā vieta palīdzētu aizstāvēties. Pret ko aizstāvēties? Viena lieta, kad ir zināms, ka Koknese maksāja mestus Polotskas kņaziem, tātad slāvu ciltis jau bija tik tālu līdz Koknesei pakļāvuši teritoriju, ka vietējie iedzīvotāji maksāja meslus. Un tad jau radās konkurences cīņa, kurš kontrolēs Daugavas ūdens ceļu, vai slāvi, vai ģermāņi. Un šajā konkurences cīņā uzvarēja acīmredzot tas, kam bija spēks un prasme pārvaldīt labākus ieročus, būt ģērbtiem bruņās no galvas līdz kājām, kam bija prasme celt ar dedzinātu kaļķi, no ceptiem māla ķieģeļiem vai no apstrādātiem vietējiem akmeņiem taisīts nocietinājumus, kuri bija pietiekoši stiprs arguments konfliktos ar visu apkārtējo konkurējošo sabiedrību. Kāds sakars baltvāciešiem ar ķemeriem? Tikai tāds sakars, ka baltvācieši savā attēla kopumā ir iekļāvuši kā savu nostalģijas objektu un kā vērtību simbolu ķemeru sanatoriju, kur ir vislielākais neatkarīgās Latvijas simbols. Arhitekts Eižens Laube, 30. gadu sākums, bet kur rodās šāda te kurorta arhitektūra, kura kā viesnīca ķemeros uzbūvēta balts kuģis Zaļas jūras vidū. Karlovi Vari, Bāda Homburga, Bāda Nauheima, visur, kur Eiropā mums ir pazīstami termālie ūdeņi, minerālie ūdeņi, kur brauca plunčāties karaļi, aristokrātija un labākā sabiedrība, tur šādas mājas ir normālas. Tur ir kazino, tur ir kārtīgs restorāns, tur ir kārtīgs servis, tur ir infrastruktūra. Ja jau reiz vācieši un ja jau reiz Rīga, tad kāpēc arī ne kaimiņu zeme? Jo, protams, baltvācieši, tas ir vienots jēdziens šī Baltijas telpā. Un Baltijas telpa ir šodienas Latvija un šodienas Igaunija. Baltijas telpā neietilpst šodienas Lietuva. Jo tad, kad baltvācieši runā par Baltiju, viņi nedomā 3 Baltijas valstis, bet tikai Latviju un Igauniju. Tā ir iekarotā, kristianizētā Baltija. Lietuva nepadevās krustnešu spiedienam un krustnešu misijas organizētajiem gājieniem, tāpēc tā nav Baltija. Tātad Valters von Plettenbergs. Domāju, ka daudzi no jums šo personāžu zina, gleznās redzējuši. Skulptūra, kas ir Rīgas pils pagalmā, nav pieejama, diemžēl, kopš, kā saka, pils ir apsaimniekota no prezidenta kancelējas puses. Jā, mēs saprotam šo politiķi, Livonijas spēcīgāko valdnieku, ordeņa mestru 16. gadsimta sākumā, kura lielākais nopelns ir nepieļaut pilsoņu karu tanī brīdī, kad luterāņi un katoļi sāk rivēties, kad ienāk Rīgā Lutera sludinātāji un kad Livonijas ordenis saprot, ka varbūt ir savā ziņā izdevīgi ļaut pilsētniekiem Cēsīs, Rīgā, Valmierā ar savām rokām, dumpinieciskajām rokām, tāpat kā 3. atmodas laikā pirms 25 gadiem, sagraut vienu feodāli. Tātad šis proletariāts, ja toreizējā pilsētniecība, amatnieki, tirgotāji, vidējā un zemākā šķiras pārstāvi, kurus ordenis vēl pagrūda, ejam dauzīt baznīcās altāri, metam tās katoļu grabažas no baznīcām ārā. Protams, ka sameta Pētera baznīcā visus 30 altārus vienā kaudzē, tur, kur Pētera baznīcai šobrīd ir tālākais kakts, un no tā laika šo kapelu sauca pie visiem svētajiem. Mēs zinām folklorizējušos teicienu, aizsūtīt kādu pie visiem svētajiem. Tas nozīmē aizsūtīt uz Pētera baznīcas tālāko kaktu, tālāk no acīm. Jēkabs Keplers, kuldīdznieks,
tādā ziņā, ka kuldīgā viņš ir nācis pasaulē un 1610. gadā kristīts. Man liekas, ļoti daudz skaistu mītu, vēstures leģendu un stāstu, bet arī ļoti patiesu ekonomiskās veiksmes stāstu ir saistīti ar šo te vēsturisko personāžu. Andrijas Knopkens, pirmais luterānismu sludinātājs Rīgā, kurš ienāk no Ziemeļvācijas, lai 1517. gadā Rīgas rātes akceptēts kā sludinātājs, ielikts Pētera baznīcā, Rīgas pilsētas centrā sludinātu zināmā veidā Lutera mācību. Varētu sacīt, ka viens no Latvijas vispazīstamākajiem cilvēkiem starptautiskajā mērogā – Vilhelms Ostvalds. Mēs ļoti gribētu, ka Latvija varētu lepoties ar kādu mūsdienu Nobela prēmijas laureātu, bet pēdējā Nobela prēmija un pašlaik vienīgā, kas ir Latvijas izcelsmes cilvēkam piešķirta, tā ir piešķirta 1909. gadā. Cilvēkam, kurš ir pētījis ķīmisko reakciju ātrumu, katalizatoru kvalitātes, krāsu ķīmiju. Neparasti tas, ka viņš kā ķīmiķis ir pats bijis arī gleznotājs, un tāpēc viņu ļoti interesē krāsu pigmentu ķīmija, un viņa, var teikt, krāsu pigmentu industriālie risinājumi ir iegājuši mūsdienu krāsu ķīmijas pamatos. Pārcēlies viņš ir uz Leipcigu, kur arī savu mūžu ir beidzis, un interesantā veidā, ka viņš ir bijis aktīvs brīvmūrnieku ložas darbinieks un dalībnieks. Tad ir pils pamatakmens likšanas svētki, tiks atklāta pēdējā vēl nerestaurētā telpa, un tā ir biblioteka. Tā ir tātad Tetereva fonda līdzekļi, kur šī te fantastiskā sponsoru ģimene liek iekšā savu bagātību, un viņiem tas dara prieku, un kāpēc gan nelikt iekšā šādā objektā, ja tas paliek te patās, un neviens viņu prom nekur neaizvedīs. Tāpēc man bieži vien šķiet, ka latvieši ir bijuši dažbrīd tuvredzīgi, kad Fon Mēdemu dzimtas pārstāvis pirms gadiem 12 bija aizbraucis uz Cesvaini un gribēja teikt, dodiet man uz 49 gadiem nomā Cesvaines pili, lai ierīkotu kārtīgu Eiropas klases viesnīcu, medību mītni, konferenču mītni. Vietējie noskopojās, vietējiem palika žēl, un pēc tam gadu vēlāk pils nodega, un kā jūs šobrīd varat saprast, viņi joprojām vēl nav uz kājām. Jā, ir, kā saka, jautājums mūžīgais. Prasme menedžēt, prasme pārvaldīt, prasme attīstīt. Tātad atliek mums tikai mācīties menedžēt, un ja man, kā teikt, didaktiskā lekcija jūs galīgi nav nokāvusi, tad es vēlējos tikai jūs stiprināt ar to, ka mums ir jāmācās saimniekot. Perfektam zīmētājam ir jābūt, lai to izdarītu. Tātad litogrāfijas akmens ir apmēram 20 centimetru liela tāda akmens bluķis, kas ir speciāli apstrādāts, viņš ir nogludināts, un tad uz šī litogrāfijas akmeņa ar speciālu